Līdz šim bija ierasts, ka tiem, kam ar ziepju trauku fotokameru paliek par īsu, tie turpina ar kādu vidējās klases amatieru kameru, kas dod jau lielākas rīcības iespējas. Tomēr beigās šādi fotocienītāji lielākoties vienalga nonāk līdz kārtīgai spoguļu kamerai. Tad ar laiku tai nopērk klāt vēl dažādus objektīvus, kā rezultātā fotografēšana bez milzīgas fotosomas plecā kļūst neiespējama. Taču ceļojumā ar tādu mīl doties tikai retais. Tāpēc ļaudis jau ilgu laiku ir gaidījuši kompromisu. Kaut ko tiešām nelielu, bet jaudīgu un vēlmēm atbilstošu. Fotoaparātu ražotāji līdz mūsdienām ir garu un raibu ceļu veikuši. Ja pirms gada jaunums bija sejas noteikšanas sistēmas, kas arī mēģināja noteikt, vai cilvēks smaida vai nesmaida, vai mirkšķina vai nemirkšķina, ar mērķi iegūt fotogrāfijas, kur visiem cilvēkiem acis ir vaļā un visi smaida. Tad šodien jau jaunums ir gudrāka automātiska režīma. Nozīmē tāds režīms, ka viņš pats ieslēdz makro režīmu, vai pats tur novērtē, vai tas objekts ir skrienošs vai stāvošs, un attiecīgi tiek pielāgot fotografēšanas uzstādījumu, autofokusa režīms un viss pārējais. Fotografēšana kļūst arvien vienkāršāk un vienkāršāk. Un, protams, ka bez visu iepriekš minētā, dažas no šādām nelielajām kompaktkamerām, kuras mēdz arī saukt par ziepju traukiem, var lepoties arī ar kārtīgu optisko tālummaiņu, par ko tad arī šodienas stāsts. Šoreiz mūsu salīdzinošajā apskatā piedalīsies 3 kameras – Samsung WB500, Olympus Miu 9000 un Canon PowerShot SX200 IS. Sāksim atbilstoši uzskaitījumam. Tātad Samsung WB500. Vispār šādu kompaktkameru kategoriju ar lielu tālummaiņu pirms kāda laika aizsāka Panasonic. Un tā kā pircēju vidū parādījās interesi par šādu produktu veidu, gan citi, gan arī Samsung kļuva par sekotāju šai tendencei. Šis Samsung fotokameras labā lieta, kas padara viņu īpaši, ir platleņas. Objektīvam ir tie milimetri saucamie ekvivalents, filmiņai, kā to sauc. Parasti tie milimetri minimums ir 28 mm, kaut kāda 36 mm. 28 ir normāli, 36 jau, tā teiks, kaut kādā šaurākā vietā kaut ko uzfotografēt, kaut kādā telpā uzbildēt grupu cilvēku, varētu būt apgrūtinoši. Lūk, Samsung 24 mm, tas vispār ir šajā kategorijā, vispār kompaktkameru kategorijā diezgan unikāls gadījums. Un tas arī padara šo fotokameru īpaši. Protams, tie 24 mm jāizmanto ir ar zinām piesardzību, jo, teiksim, ja mēs bildēsim kaut kādu meiteni, ja var ļoti sanāk, ka tai meitenei kaut kas būs pārāk resns, kaut kas pārāk ties, jo platleņas to bildumu deformē. Viņš to, kas ir attēla vidū, uztais resnāk, to, kas ir attēla malām, atkal uztais tievāk, un tā bilde tiek izliekta. Tāpēc to platleņu jāuzmanās. Patiesībā jau nebūtu nav tik traki, kā nu pat izklausījās, jo platleņas ir viena tiešām varen noderīga lieta, jo nereti mums kadrā gribas ietilpināt vairāk cilvēku, visu māju, nevis tikai daļu no tās, plašāku dabas skatu un tā tālāk. Šādos gadījumos platleņas ir ļoti noderīgs. Un tas, ka bildes malā varbūt kaut kas būs vairāk izliekts nekā viducī, tas jau ir maz svarīgi. Samsung izpildījumā mēs esam redzējuši dažādas interesantas eksperimentus, viņiem ir bijušas skārēni jutīgu pogu virtenes, fotokameras aizmugurē. Es nezinu, kāpēc viņi to darīja, vai viņi eksperimentē, vai viņi mēģināja piesaistīt jaunus pircējus, bet šobrīd Samsung pārgājuši atpakaļ samērā klasisku konfigurāciju. Samsung šajā fotokamerā, arī iepriekšējā modelī šīs sērijas, ir iekļauts ļoti interesanti podziņi. Te ir tāda divvirziena poga, kas ļauj operēt ar ekspozīcijas kompensācijas. Nozīmē, ka fotokamera izvēlās kaut kādu ekspozīcijas laiku, kas nosaka, cik tā bilde būs gaiša vai tumša. Kādreiz gadās, ka fotokameras eksponometrs kļūdās nedaudz. Nav tā elektronika pilnīgi 100% visos gadījumos, nevienā ražotājiem. Tāpēc mēs šo pogu varam to ekspozīciju kompensēt, vai plusā vai mīnusā to bildi padarīt tumšāku vai gaišāku. Parasti šo ekspozīcijas kompensācijas, ja bildes tumšuma gaišuma pieregulēšanai nākas doties iekšā izvēlnē. Te podziņu uzreiz pa ķērienam. Gudri fotoaparātu testētāji pat brīnās, kāpēc citi kompaktkameru ražotāji neievieš tādu ērtu risinājumu. Samsung gadījumā pluss tas, ka tā fotokamera normāli fotografē un normāli strādā, jo kādu laiku apakaļ, kamēr Samsung bija jaunienācējs ciparu fotokameru tirdziņā. Ja viņi sākumā mēģināja tur eksperimentēt, viņi attīstījās, jo viņiem bija tās fotokameras, bija tur savādāks krāsu gāmas ar kaut kādu dīvainu vadību. Tagad viņi daudz maz jau ir sākuši līdzināties pārējiem, un tiešām šī fotokamera ir jau pavisam konkurētspējīga. Viņa nav izcila kaut kāda attēla kvalitātes ziņā vai vadības ziņā, bet viņa ir ļoti normāla un patiesībā viņa grūti kaut kur piesieties. Dodamies pie mūsu apskata nākamā dalībnieka – Olympus Miu 9000. Uz šo izstrādājumu apzīmējums kompaktkamera attiecas jo īpaši precīzi. Olympus mūsu apskatā ir pati kompaktākā kamera. Mēs šeit varam redzēt, ka viņas korpus, ja salīdzinot to pašu Samsung, ir tomēr stipri mazāks.
patiesībā brīnos, kā viņi tik maziņā fotokameriņā pamanījušies ietilpināt 10-kāršu optisko tālummaiņu. Ja mēs paskatāmies no Sāniem šo fotokameru, mēs varam redzēt, ka objektīvs ir no 3 segmentiem. Konkurentiem ir 2 segmenti. Tas kaut kādā ziņā var apliecināt, kāda tā konstrukcija, kāpēc viņi to spējuši izdarīt. Fotokamera maziņa, viņi nav tur briesmīgiem ergonomiskiem izvirzījumiem, bet viņi tavrās gan ērti turēt, jo viņai šeit tāda asumiņa. Ja tā vietā, citu var liek kaut kāds gumijas uzliks, Olympus ir izgājuši kaut kādiem asākām kantītēm, tā sajūta ir gana labi, viņa pietiekami ērti turēt. Kaut gan arī skatoties konkurentiem izpildījums šeit šķiet lētāks, ja te kaut kāda plasmas tāda cieta tās podziņas bišķīgi grāb, tas vairāk attiecās uz tādu sajūtu, bet tas īpaši neietekmē to, kā to fotokameru ir turēt. Savdabīgs risinājums no Olympus puses ir zūmošanas jeb tālummaiņas slēdzītes. Visbiežāk to var sastapt pie pašas fotografēšanas slēdžu pogas, bet te ir uztaisījuši atsevišķu, turklāt visai miniatūru bīdāmu podziņu korpusa augšpusē. Nav īpaši ērti, taču ar laiku pierodi. Bet kas šeit ļoti interesants ir beauty režīms. Mēs uzslēdzot šo režīmu varam izvēlēties, lai attēls tiek uzlabots virzienā beauty. Tas nozīmē, mēs varam uzlabot pirmkārt jau fotografējumā cilvēka ādu, ja, tāda kļūst gludāka, samtaināka. Papildus ir iespējas uztaisīt spīdošas acis un izteiktāku skatienu. Es paeksperimentēju šo iespēju, izskatījās, ka vienkārši tās acis tiek palielinātas, uztaisīts kontrastaināks. Vienalga, ir cilvēki, kuriem nav kaut kāda baigā zināšanas grafiskajos redaktoros, tiem šī iespēja varētu arī patikt un noderēt. Sevišķi tā iespēja, ka tiek izlīdzināta āda, jo, kā mēs zinām, sevišķi meitenes nekad nav mierā ar to, kā viņas izskatās. Šeit viņas paskatīsies uzreiz uz forši. Ja mēs priecājamies par šīs fotokameras izmēru, tad skatoties uz bildēm, mēs esam spiesti secināt, ka risinājums pilns kompromisiem. Tāpēc, ka šis objektīvs uztaisīts tik kompakts, tik saspiests varbūt, ka viņš tomēr ietekmē attēlu kvalitāti. Tie attēli manām ir mazāk kontrastaini, manām mazāk asi nekā konkurentiem. Ja pati fotokameras elektronika strādā labi, ekspozīcija, krāsas, viss ir ok, ja, bet attēls varēja būt asāks. Tas ir tieši optikas lauciņā.